Pateicoties Dieva žēlastībai, tad par draudzību. Es cietumā pavadīju tikai 3 gadus. Tieši tur es beidzot sapratu anīmo alkohoļu nozīmi. Ārpus cietuma sienām es biju atgrūdusi domu par anīmo alkohoļiem, taču tagad tā mani piemeklēja cietumā. Šodien es esmu pateicīgs savam augstākam spēkam par to, ka man tika dota vēl viena iespēja dzīvot un piedalīties anīmos alkohoļos, kā arī par spēju mēģināt palīdzēt kādam citam alkohoļiem. Es esmu mājās jau gadu un neesmu iedzērus 4 gadus. Kopš sāku apmeklēt anīmos alkohoļus, man ir vairāk draugu nekā jebkad iepriekš manā dzīvē. Draugi, kam rūpu es un mana labklājība, draugi, kuriem nerūp, ka esmu melnādainā un ka esmu bijusi cietumā. Viņiem rūp tikai tas, ka esmu cilvēks un ka vēlos palikt skaidrā. Kopš atgriešanās mājās esmu spējis atgūt savu dēlu cieņu. Vienīgā lieta, kas mani satrauc, ir tas, ka anīmos alkohoļos manā pilsētā esmu sastapusi vienu apmēram 5 afroamerikāņus, un viņi nepiedalās anīmo alkohoļu darbībā tādā mērā, kādā man gribētos to redzēt. Es nezinu, vai tas ir kāds spēks, vai ieradums, vai kas cits, kas viņus notur vienā vietā, taču es zinu, ka anīmo alkohoļi daudz darām darbu, un neviens no mums to nevar padarīt, stāvēdams malā. Man liekas, ka daži afroamerikāņi gan šeit, gan citviet baidās apmeklēt dažādākas sapulces. Es gribētu pateikt, ka nevajag baidīties, jo neviena anīma alkohoļa sapulcē jums nekodīs. Anīma alkohoļos neviens nenodala ādas krāsu vai tautību. Ja vien jūs dosiet iespēju, jūs redzēsiet, ka mēs patiešām esam cilvēki, un mēs jūs uzņemsim atvērtām rokām un sirdīm. Šo savu dzīves stāstu es rakstu anīma alkohoļu konvencijas laikā. Esmu to pavadījis veselu nedēļas nogali ar vienīgiem baltādainiem cilvēkiem, un viņi mani vēl nav apēduši. Kopš ierašanās es neesmu mainījusi nevienu tumsnēju seju, izņemot savēju, un ja es nepalūkotos spogulī, es nezinātu, ka esmu melnādaina, jo pret mani izturās kā pret savējo. Tāda es arī esmu. Mums visiem ir viena un tā pati slimība, un palīdzot viens otram, mēs varam palikt skaidrā. Šodien 3. augusts 2026. gads.